Ir 1. septembris, beidzot, jēj! Es domāju, visi bērni noteikti ir laimīgi. Bet katrā ziņā es apsveicu visus bērnus, visus skolotājus, galvenokārt vecākus. Es domāju, vecāki, jūs esat ļoti priecīgi, ka beidzot ir pienācis 1. septembris un bērni var doties uz skolu. Un tā vairs nav jūsu atbildība, ko viņi dara pa dienu. Jebkurā gadījumā, tā kā šī ir zinību nedēļa, es nolēmu uzzināt, vai es esmu gudrāks par pieklasnieku. Kā es to uzzināšu, es pildīšu testu. Šajā nedēļā ļoti daudz testu videoklipi, bet tā kā šī ir zinību nedēļa un ir 1. septembris, es domāju, mēs varam izpildīt vēl vienu testu, kas ir Spoki LV tests, pati labākā mājaslapa, kas Latvijā jebkad ir izveidota. Un šeit ir tests, kurš palīdzēs man atbildēt uz mūžseno jautājumu par to, kurš ir gudrāks. Vai es esmu, vai arī pieklasnieks. Un es jau redzu pirmo jautājumu, un es jau saprotu, ka es neko nesaprotu. Un pirmais jautājums, vai baltie lāči ēd pingvīnus? Man liekas, šis ir trikī jautājums, jo, ja es pareizi zinu, bet varbūt man nav taisnība, bet ja es pareizi zinu, baltie lāči ir Ziemeļpolā un pingvīni ir Antarktīdā. Un tāpēc viņi nav vienā kontinentā, un tāpēc baltie lāči nevar ēst pingvīnus. Es domāju, viņi ēstu jebko, jo baltie lāči vispār ir ļoti izsalkuši. Lara, baltie lāči, es teiktu, ka nē. Jā. Tas ir, pakakāji. Tas suns pakakāji, beigs mirt. Ok, pirmais ir pareizs, kas ir labi. Cik kaulu ir pieauguši cilvēku skeletā? Cik es atceros, man liekas, ir vai nu 206 vai 234. Es nekad to nezināju. Man liekas, varbūt vienu reizi man skolā ir pieminēts, cik kaulu ir cilvēku skeletā. Bet, ja tu neesi medicīnas students, es nezinu, kā šo tu vari zināt vienkārši. Es teiktu 206. Jā, tā ir pareiza atbilde. Sākums ir ļoti, ļoti veiksmīgs. Bet tas bija gēs. Mans idejas bija vai 206 vai 234. Man liekas, 206 kaut kur bija dzirdējis. Man liekas, arī kaut kādā šovā. Kāds ir minimālais vecums, lai varētu kandidēt par Latvijas valsts prezidentu? Šito, man liekas, es zinu. 40 gadu. Jā, kā sauc senās Grieķijas mīlas dievieti? Afrodīte? Atēna, Artemis, Afrodīte. Easy. Es klausījos podcastu par Grieķu dieviem, bet, man liekas, no Afrodīte ir tāds diezgan zināms fakts. Kaspijas jūra ir lielākais ezers pasaulē. Es biju dzirdējis, tas skaitās kā par jūru, kas laikam skaitās kā ezers, bet viņu sauc par jūru. Un varbūt tā ir Kaspijas jūra. Bet es teikšu, ka tā ir taisnība. Protams, tas ir ļoti āķīgs jautājums, jo tu varēji, tā ir jūra, bet tas same time, tā kā, kāpēc viņi ieliek tādu jautājumu, ja tā nebūtu taisnība. Kāds ir nākamais skaitlis? 5, 11, 23, 47. Ok, 5, tur ir starpība 6 skaitļi. Tur ir starpība... Viņi vienkārši dubultojās un pielieks +1. Tad ir 5 reiz 2 ir 10, +1 ir 11, 11 reiz 2 ir 22, +1 ir 23, 23 reiz 2 ir 46, tas ir 47, 47 reiz 2 ir 94, +1 95. Big brain. Ok, matemātika man patika. Es zinu, ka daudziem nepatīk matemātika, bet man liekas, ir ļoti svarīgs, kāds tev ir skolotājs. Un vismaz vidusskolā man bija ļoti labs skolotājs, kas bija mans skolas direktors. Ļoti labi iemācīja matemātiku, vismaz man. Kurš no šiem apgalvojumiem ir nepareizs? 12 dalās ar 2, tas ir pareizi. Tur ir kaut... Es tikko teicu, ka man ļoti labi sanāk matemātika. Es zinu, ka... Cik es zinu? Ir kaut kāda sistēma, kādu to vari, man liekas, noteikt. Jo pirmais ir pareizs, priekšpēdējais ir pareizs. Un man ir aizdomas, ka... Vai 230 dalās ar 4? 230 dalās ar 4. Tas ir... Nē, nedalās. 123 dalās ar 3. 120, 40, 40. Jā, dalās. Tur otrais ir pareizs. Priekšpēdējais ir pareizs. Pirmais ir pareizs. Man liekas, ka šī nav pareizs. Tas vēl varētu būt pareizs. Jā, told you. Mūdītē 37 gadu viņa māca matemātikas skolā, kurā ir 600 bērni. 600 bērni. Meiteņi ir par 30 vairāk zēni. Cik meiteņi mācās? Kāds šeit ir sakars ar Mudīti? Ko Mudīti šeit izdarīja?
Meiteņi ir par 30 vairāk nekā zēni. Tas nozīmē, ja zēni ir 285, tad meitenes ir 315. Vienkārši. Kāpēc 49% atbildēja 330? Bet tas nav loģiski. Ja būtu meiteņi par 300, tad kopā tur būtu skolā 630 skolēni. Vai taisnība, ka latviešu valodā ir 9? Nē, latviešu valoda jau. Nē, tā man ne. Es neatceros. Es vispār ne. Pagaid, pats, ka nebija tie A, E, I, O, U. Es teiktu melu. Ok, tas bija pilnīgs minējums. Es varu rakstīt komentāros, kas bija patskaņa. Kāds arābu skaits uzrakstīts romešu cipariem? Romešu ciparus arī vispār nesapratu, bet vienmēr, kā es atceros atšķirības starp 4 un 6 ir GTA, jo es vienmēr atceros, ka GTA 4 iznāca, es ļoti daudz spēlēju GTA 4, un GTA 4 bija rakstīts tā kā GTA, IV, un tad es vienmēr atceros, ka tas ir 4, un VI ir 6. Tas nozīmē, ka beigās ir 6, mēs izslēdzam jau pirmo variantu. Beigās ir 6, X ir 10, bet kas ir DCL? Ja man būtu jāmin, es teiktu, ka tas ir širais. Nē, tas ir 666. Kas ir DCL? 650? L varētu būt 50, D varētu būt 500 un C varētu būt 100. Okay. Cik procents skābekļa satur gaiss? Skābekļa. Skābeklis bija mazāk, man liekas, slāpeklis bija vairāk. 21? Jā. Nē, mūzika. Es biju visu skolas laiku, es biju briesmīgs mūzikā un vizuālajā mākslā. Pie kādas grupas pieder šie mūzikas instrumenti? Flauta, oboja, klarneta, fagots. Flauta. Es teiktu, ka oboja. Oboja nebija koka. Nē, flauta, man bija metāla. Nē, koka pušamie. Nu labi. Kurā gadsimtā izgudroja gaisa balonu? 18. Ok, es zinu, ka šis varbūt izklausīs stulbi, bet man liekas, es esmu redzējis filmu par gaisa baloniem kaut kādas, man liekas, 80 dienās apkārt zemeslodē vai kaut kas tāds. Un tas pēc tā, kā tur izskatījās tajā filmā, vide izstījās pēc 18. gadsimta, tāpēc es minēju. Kurš tēls Elēna Aleksandra Milna darbā, Vidnijas Pūks un viņa draugi mēdz sacīt visi jau. Gan jau jā, visi jau. Tā kā jā. Es teiktu, ka tas ir ezelīts. Jā. No kā gatavo vati? No koka vilnas? Easy. Kādā virzienā pārvietojas mēnesis? Do you mean kādā virzienā pārvietojas mēnesis? Un pagaid no viņš aust pa labi, jo austrumi ir pa labi, rietumi ir pa kreisi, un ka no labās uz kreiso. Bet vai tad tur nav atšķirība, kurā vietā tu stāvi? Nē, nav atšķirība. No labās uz kreiso. Jā, tāpēc, ka austrumi ir labajā pusē un kreisajā pusē rietumi. Kā sauc nedalāms vārdu savienojums ar vienotu nozīmi, lai gan katram vārdam nozīme ir atšķirīga? Es nesaprotu, kas tur rakstīts. Es nevaru vienkārši iebraukt tajā tekstā, kas man ir priekšā. Kā sauc nedalāms vārdu savienojums ar vienotu nozīmi, lai gan katram vārdam nozīme ir atšķirīga? Tas nav nebūt salīdzinājums. Pieņemsim mēnesis kā bumba. Un viņiem ir vienota nozīme, bet katram vārdam ir atsevišķa nozīme, jo mēnesis un bumba ir 2 dažādi vārdi, bet viņam tajā teikumā ir vienota nozīme. Metafora, vai arī tā ir metafora? Frazeoloģiski, man liekas, te nav. Frazeoloģismi, es neatceros, kas bija frazeoloģismi, bet man liekas, te nav. Personifikācija arī tā nevarētu būt. Tas ir tad, kad, man liekas, tu kaut kādai nedzīvai lietai dod personu iskumu. Man latviešu valodas skolotājs šobrīd gan jau griežās uz riņķi. Es gribēju teikt kapā, bet viņa nav vēl kapā. Es ceru vismaz. Metafora. Fuck. Tas bija frazeoloģisms. 82% ir labi. Tu noteikti esi mācījies pie... No shit. Es mācījies 5. klasē. 14 no 17. Ļoti labi. Paldies, ka skatījāties video klipu. Ierakstiet komentārā, ko nozīmē patskaņa. Un, ja jūs izpildījāt šo testu, kāds ir jūsu rezultāts? Paldies, ka skatījāties. Atā.